Tā, Sigurs, mēs esam tieši ēterā, rekur tev medaļas un rekur tev teksts, kuru tu gribi izlasīt un nodot Kangarā, ja? Jā, es gribu nodot ministru kabinetam, Saeimai un prezidentam. Un tas ir konkrēti amnestija Ansim Atolam Berziņam, kurš bija tajos janvāra notikumos, kurš meta akmeni, jā, bet viņš nelaupīja Latvijas balzām, bet viņš neatzina savu vainu. Un es domāju, tieši nevis cilvēki, kas bija izmis un dzīt un darīja, ko lietas labā. Jā, bet konkrēti režims ir vainīgs pie tā. Nu, ejam. Ielika vienā istabiņā. Pat attīstītā sociālismā bija nevien cilvēkiem noteikta norma, dzīves platībai bija pat noteikta platība arī dzīvniekiem. Tad šobrīd ģimene dzīvo vēl saspiestāk kā dzīvnieki. Runājam par labturības noteikumiem, putniem un citiem dzīvniekiem, bet par cilvēka labturības apstākļiem neviens nerunā, jā. Nu, tā kā es savu sāpi nedaudz jums pastāstīju, lūdzu nākošais izkratīts ir. А сейчас Сигурс Граудинш расскажет о том, что мы подаем официальный документ в Кабинет министров о амнистии человека, который осужден преступным режимом латвийским по статье, которую он не совершал. Человек не грабил 8 лет назад Латвия с Балзамс. И вот это здесь будет сейчас видно. Давай, выступай. Вопрос о том, насколько у нас вообще Фемида Un tā, vēlreiz, работает. ir tā janvāra notikumi, kurus izprovocēja, manuprāt, divi masoni, un jūs viņu uzvārdus ļoti labi zinat. Viņi izprovocēja un noliec malā. Tagad ar 100% pārliecību es varu pateikt, ka tas bija pirmais mēģinājums Latvijā izraisīt tā saucamo vadīto haosu. Atcerieties, vadīto haosu. Un tātad ir iesniegums prezidentam, Saeimai, ministru kabinetam amnestēt vienīgo nopietno politisko, jo viņš neatzina savu vainu. Un ne jau tauta ir vainīga pie tā, bet noziedzīgais režīms. Labi, es te nolasīšu ātri prasību, kurā policijas kungs ļoti uzmanīgi, jo viens no jūsu bijušajiem kolēģiem deva tādu liecību. Viņš bija jūs rindās, tā kā jūs pat labam. Tātad prasība. Raugoties uz 2009. Gada janvāra notikumiem, vai var apgalvot, ka šī situācija bija vadāmā hausa prakse ar visām no tā izrietošām komponentēm? Iepazīstinu jūs ar vienotājā laikā spēku struktūru pārstāvju liecību. Dīvains pārdomas. 13. janvāra priekšvakarā no cilvēka, kas bija uz vietas un redzēja gandrīz visu, nakts, nepatīkums piesūms, pie Saeimas nama, cilvēku pūlis, murd, izskan atsevišķi saucieni, nama logu virzienā lido akmeņi. Parādās pašvaldības policija Volkswagen busiņā. Pūlis agresīvi pievēršās viņiem. Sieviešu policists pārbijušās samūgt busā. Bus tiek apgāsts uz sāniem, tiek izdemolēts pašvaldības vieglais autiņš. Neredzams, aicināts pūlis, dodās tālāk. Tiek demolēts un brutāli apzagts RP veikals. Jaunieši teica prom ar nozagtā alkohola butelēm, kas tiek uzņemts video, un noziedznieki ir redzami un atpazīstami. Otrs, rupji bļausošs pūlis, sapulcējies Līvu laukumā pie mazās ģildes. Stāv MP nodaļa ar jaunu nobijušos komandieru. Cilvēku 10. To virzienā lido akmeņi un tukšs pudals. Tā paiet vairākas stundas. Beidzot, īsi pirms 24:00 spēcvienība ir beidzot saņēmusi pavēli
pāris minūšu laikā vecrīgi tiek iztīrīti. Policijas busos tiek salādēti gūstekņi un neviens vien. Visur acis, visur filmē, visur liecinieki. Fināls parsam līdzīgs. Izzinātais pūls aizmūks gar laimes pulksteni vilts virzienā. Viss tiek policijas ielenkt. Parādās policijas priekšniecība un varonīgi aplūko kaujas lauku pēdiņās. Policijas ielenkums tiek noņemts ap 1:00. Pārstāsts saīsinātā ekspresa variantā. Pēc vairākiem gadiem ilgušas tiesas un izmeklēšanas procesiem tiek notiesāts vienīgais un galvenais bandīts un nekārtību organizētais, starptautiski meklētais, joprojām Ansis Atols Berziņš. Gribās pasmaidīt, bet skumji. Izrādās, ka visu vakaru tur ārdījies viens cilvēks, kuru trankājas visa valsts, pašvaldības un militārā policija. Kaut kāds Hunvei Ben Laden. Tātad notiesāts ar reālu cietumsodu ir Ansis Atols Berziņš, jo neatzina savu vainu. Tā saucamā pokazuha. Dzīve ārpus Latvijas, šķirt no dzimtenes un ģimenes. Ir pagājuši 10 gadi, un cilvēki ir pie MK protesta akcijā. Aicinu jūs demonstrēt labo gribu un pieprasa amnestēt Ansi Atolu Berziņu! Так, ну и сейчас Сигурд понесет это. Давай мы тогда ждем, как ты обойдешь вокруг. Да. Даш, и потом следующий эфир мы уже будем снимать непосредственно, когда ты придешь. Там написали, что народу немного. Так у нас все работают на одной-две. Боятся потерять работу. Да, боятся потерять работу. Каждый работает. Некоторые на двух. Стас, если появится это самый масс-медиа, это листок Копия, я для понял, них. да. Вот. Ну, все СМИ мы ждем ближе к вечеру, пока это так разогрев. Так что давайте, подтягивайтесь после работы. А следующее мы начинаем уже проводить Таута Саптую, так, пробную. А я, наверное, уже путь. Я же не из Риги. Да, спасибо, что приехали, счастливо вам. У меня километров 70 пути. Еще Спасибо. поэтому Ну, встретить здесь вообще надо. из Латгалии люди приехали. Все беспокоятся о будущем страны. Ладно, делитесь видео, спасибо.